pelnrušķīte. Vienai pamātei bijušas 2 īstās meitas un 3. pameita. Īstās meitas bija slinkas un neglītas, bet māte tās ļoti mīlēja un lutināja. Pameita atkal bija skaista un strādīga, kas pamātei ar īstajām meitām nepatika. Tāpēc nabaga pelnrušķītei deva darbu dienu un nakti. Tās zemes ķēniņa dēls taisījās precēties un rīkoja lielu balli, kuras aicināja visas valsts meitas. Kad īstās meitas taisījās uz balli, tad arī pelnrušķīte iebilda, vai viņa arī nevarētu iet līdzi. Pamāte iebēra zirņus pelnos un uzsauca: kad izlasīsi tos zirņus, tad vari iet. Pelnrušķīte raudādama gribēja ķerties pie darba, kad viņa izdzirdēja istabā ko neparastu. Pēkšņi, kā uz burvju mājiena, parādījās skaista feja ar skaista ziedu vainagu un burvju nūjiņu, kas izskatījās kā zieds. Viņa tūdaļ izstāstīja, ka esot pelnrušķītes feju krustmāte un palīdzēs meitenei. Jau pēc brīža viss uzdotais pamātes darbs bija padarīts. Pelnrušķīte jau gribēja izsūdzēt bēdas fejai par balli, kad feja jau nākamajā brīdī bija uzbūrusi pelnrušķītei skaistu tērpu. Meitene nu izskatījās kā īsta princese. Meitene, protams, priecājās, bet kā gan, lai viņa tiek uz balli? Arī par to feja bija padomājusi. Kā uz burvju mājiena, lielais ķirbis pārvērtās skaistā karietē. Feja ātri noķēra un pārvērta peles par zirgiem un kurmi par kučieri. Pirms ceļa gan feja piekodināja pelnrušķīti, ka balle viņai jāpamet precīzi līdz 12. Tad burvestība izzudīs. Meitene no sirds pateicās fejai un devās ceļā. Kad pelnrušķīte ieradās ballē un iegāja pils zālē, visiem ieskaitot daļo princi aizrāvās elpa. Cik gan skaista bija pelnrušķīte! Visu atlikušo vakaru princis dejoja un visu savu uzmanību veltīja daļajai svešiniecei. Pat pelnrušķītes pamāte un māsas viņu nepazina un klusībā abrīnoja un apskauda. Dejojot, pelnrušķīte pavisam piemirsa krustmātes fejas sacīto par pusnakti. Viņa attapās tikai tad, kad līdz pusnaktī bija atlicis pavisam maz. Viņa laipni atvadījās no prinča un steidzās prom no pils. Princis centās viņu panākt, bet viss, ko viņš atrada pils pagalmā, bija maza kristāla kurpīte. Visu nākamo dienu visā karaļvalstī visi runāja tikai par balli un noslēpumaino princesi un viņas kristāla kurpīti. Princis nolēma atrast daļo princesi, lai tur vai kas. Viņš apbraukāja katru karaļvalsts stūri un meklēja meiteni, kurai derēs pazudusī kurpīte. Princis jau bija gandrīz padevies, kad nonāca pelnrušķītes nama pagalmā. Piestājis, viņš uzrunāja pamāti un apvaicājās, vai namā ir kādas meitenes. Pamāte tūdaļ saredzēja izdevību un aicināja princi ienākt. Viņai esot 2 daiļas, jo daiļas meitas. Ļaunajām māsām kurpīte, protams, nederēja, un princis jau padevies gribēja doties prom, kad istabā ienāca arī pelnrušķīte. Pamāte, protams, centās viņu aizkavēt, bet princis viņu ieraugot uzreiz zināja, ka viņa ir īstā. Kurpīte meitenei derēja kā uzlieta, un kā uz burvju mājiena pelnrušķīte atkal bija skaistā tērpā. Princis, nu priecīgs par satikšanos, pelnrušķīti bildināja un aicināja sev līdzi uz pili. 3 dienas un 3 naktis visā karaļvalstī valdīja prieks un līgsmība. Princis apprecēja daļo pelnrušķīti un viņi dzīvoja laimīgi. Bet pamāte ar savām meitām palika dzīvot savā namā, un pašām bija jādara visi darbi, bet tas jau ir cits stāsts.